Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien savā video parādīšu 3 gatavos darbus, vienu lielu, 2 mazus darbus un pastāstīšu par saviem adīšanas nākotnes plāniem. Tā, sāksim vispirms ar lielāko darbu, mazos darbiņus, tās ir zeķes, paliksim sāņus. Un tā, beidzot esmu noadījusi savu adīto džemperi. Nu, teiksim tā, darbs ir jau pabeigts adīt, var teikt, ka gandrīz jau gatavs, ir palicis tikai sašūt sānu daļā šīs te vīles. Vīles un džempers ir jāizmazgā. Nu, jāpaslēpj arī šie te dzīju gali, bet nu es jau uzskatu, ka darbs ir pabeigts. Un tā, šo te džemperi es sāku adīt kaut kad. Manuprāt, tas bija māja beigas. Bet, nu tā sanāca, ka plānos bija, ka šo džemperi ļoti ātri nodīšu, bet sanāca tā, kā sanāca, un džemperis ir pabeigts tikai tagad jūlija beigās. Un tātad džemperi, es nevaru parādīt, šodien neparādīšu, kā džemperis izskatās uz manīm, jo tad, kad būs sašūts sānvīles, izmazgāts džemperis, vēlos tādu fotosesiju nelielu. Visticamāk, ka tā būs vai nu sestdiena vai svētdiena, tāpēc šodien tikai vēl tā nedaudz pastāstīšu. Un tātad savu džemperi es adīju no dzijas Yarn Art Linen Soft. Šāda te dzija. Šeit ir brīnišķīgs dzijas sastāvs, tātad 30% lins, 36% viskoze, 34% kokvilna. Šo dziju es pasūtīju internetu veikalā. Tieši dēļ šī te dzijas sastāvā, jo pirms 2 gadiem es jau biju nodījis džemperi no līdzīga dzijas sastāva. Nu, nevis no līdzīga, bet tieši no tādas pašas sastāva, tikai cita dzija bija. Toreiz tā bija dzija Drops Belle. Man ļoti šis džemperis toreiz patika. Es 2 gadus valkāju gan vasarā, gan ziemā. Džemperis jau bija tāds pavalkāts. Nolēmu, kad vajag vēl vienu džemperi ar šādu pašu dzijas sastāvu. Un tā kā, tad, kad ieraudzīju šo te dziju, ieraudzīju arī, cik dzija maksā, nolēmu, ka pasūtīšu šoreiz un uzadīšu no šīs te dzijas, nevis no Drops Belle. Bet tad, kad biju dziju saņēmusi, tikai tad ieraudzīju, ka šī ir tā saucamā efekta dzija. Tā laikam pareizi saucās. Tas nozīmē, ka dzijas šis te pavadiens nav vienāds, viscaur nav vienāds, bet vietām smalkāks, vietām rupjāks. Tāds, tā kā man parādīt pareizi, lai jūs redzat. Tā arī var redzēt, jā. Šī ir tā saucamā efektdzija, ja es tagad pareizi saprotu, jā. Nekad nebija adījis no šādas dzijas, šādu te struktūru. Un tas nedaudz varbūt arī bremzēja šo te džemperu adīšanas ātrumu. Kaut kā ļoti tehniski tagad pateicu. Bet jā, tātad dzija vietām ir smalkāka, vietām rupjāka, jā. Es adīju radatām numuru 3,5. Tātad man jau bija iepriekš skaidri zināms, pirms es vēl nopirku dziju, kādu modeli es adīšu. Tātad modelis ir šāds, priekšpuse ir vienkrāsaina, mugurpuse ir strīpaina, un piedurknis ir jau šis te gaišā krāsa, vienkrāsainas, jā. Tātad modeli jau es zināju, ka šādi adīšu. Nu, vai šis bija tāds labs lēmums adīt no šīs te dzijas? Tagad es teiktu, ka īsti nē, jo ņemot vērā šīs te dzijas struktūru, tas, ka šī ir tā efekta dzija saucamā, šim te modelim, kur man plānos bija jau pašā sākumā, es zināju, ka apakšējās daļās būs valnītis. Šī dzija valnītī vispār neizskatās nekā, jo vienkārši šī dzija nav piemērota, lai adītu valnīšu šos te viens labiski, viens krēliski vai 2 labiski, 2 krēliski. Šī dzija ir domāta vienkārši labiskajam adījumam, vismaz man tā šķieta. Labiskajā adījumā izskatās ļoti labi, var redzēt šo te dzijas struktūru. Izskatās tiešām labi, bet valnītis izskatās tāds, kā izskatās. No sākuma nodīja valnīti viens labiski, viens krēliski ar adatām numuru 3,5. Vispār nepatika, tad ārdīju ārā un adīju jau ar adatām numuru 3 un 2 labiski, 2 krēliski. Tad vēl kaut kā šī dzija izskatās kaut cik labāka.
Bet, nu jā, tas ir vienīgais, kas man šajā dzijā īsti nepatīk, ja, kad nebija piemērota tam manam iepriekš jau izdomātajam modelim. No šī dzija ļoti ir piemērota tādiem vienkāršiem vasaras topiņiem adīt, kā pieņems tagad teikt, ir divi taisni gabali, nekādas tur ciku sakas, nekādas piedurknes, vienkārši labiskais adījums, un tad šī dzija tiešām izskatās labi. Manā gadījumā šie te valnīši tomēr nav tas īsti kā vajag. Nu, ja es kādreiz no šādas dzijas vēl adīšu, un ja gribēšu, lai apakšējā daļā būtu šis te valnītis, tad es visticamāk darītu tā, ka valnītis adītu no citas dzijas. Varbūt pat no tās pašas dzijas drops belle, kurai nav šis te efekts dzijas, tas efekts, tad šī dzija varbūt labāk, tad šis darbs varbūt labāk izskatītos, un tā es arī varbūt kādreiz arī darīšu, adīšu, Tātad valnīšu no citas dzijas ne no šīs dzijas. Tieši tas pats ir arī par šo te kakla izgriezuma līnijas apstrādi, arī nesanāca īsti tā akurāti, jo es esmu vienmēr pieraduši džemperos adīt šo te dubulto maliņu, un šajā dzijā tas vispār neizskatās. Kakla izgriezumu visticamāk vajag apstrādāt ar šo te iCord, tā laikam saucās metode, tāds tā kā rulītis izveidojās. Vienkārši šim modelim tas arī būtu piemērots. Nu jā, tas ir vienīgais tāds mīnus, ko es par šo džemperu varu pateikt, bet tā katrā ziņā es džemperu valkāšu kopā ar saviem beišīgajiem tīlas svārkiem. Es domāju, ka izskatīsies ļoti labi. Nu, džempera, tātad dzijas sastāvs ir tāds vasarīgs, kokvilna, viskoze un lince, bet iespējams, ka šo džemperu arī var valkāšu arī tādā ziemas periodā, jo mums tās ziemas arī ir tādas, kādas ir. Un, ja telpā adītā vilnas džemperi ir ļoti karsti, arī ziemā uzturēties, tādā džemperi atrasti. Tāpēc šis ir tāds variants, ja mums, piemēram, darbā nav jāievēro nekāds dreskots, tad mierīgi var arī vilkt ziemā uz darbu šādu te džemperi, ko es arī visticamāk darīšu. Tā, džempera svars, es tā uz svariem vēl neesmu precīzi nosvērusi, to izdarīšu tad, kad būs džempers jau izmazgāts, bet pēc maniem tādiem tagad rēķiniem man bija pavisam 600 grami šī te dzija, 400 grami šī te gaiši bēšīgā un 200 grami šī te tumšākās krāsas dzija. Es biju uztrauksies visu laiku, ka man nepietiks šī te tumšākās krāsas dzija, bet ne, es izadīju pilnīgi visu un tur vēl kādi 30 centimetri apmēram palika pāri dzijas. Tā kā tātad 600 grami man bija, un šis ir viss, kas man palicis pāri. Sanāk apmēram džempers svars ir kā 420 grami. Patiesībā ļoti laba metrāža šai dzijai ir, ņemot vērā, ka man izmērs arī nav nekāds mazais, un džemperis šis ir tāds garais variants, 420 grami. Es domāju, ka tas ir tīri labi. Tā, ko vēl par šo džemperu varu pateikt? Nu, principā arī neko vairāk. Dzija katrā ziņā ir patīkami, adīt ir viegli, bet ir līdz galam jāizdomā šis te modelis, kā adīt un kā apstrādāt šo te kakla izgriezumu līniju un apakšējās malas. Tā, tas bija stāsts par manu adīto džemperi. Kā jau teicu, fotogrāfijas būs sestdien, svētdien safotogrāfēsim, un tad jau arī, protams, parādīšu, kā izskatās. Tā, un tagad stāsts par pārējiem diviem gatavajiem darbiem. Un tā, esmu noadījusi vēl divus zeķu pārus, kā tad bez zeķiem. Un tā, tātad šis te zeķu pārus, šo es pirmo noadīju, iepriekšējā video jau rādīju, nevis rādīju, bet stāstīju. Tātad šīs te zeķes, tā to vienu noliksim, šīs te zeķes ir adītas no dziju atlikumiem. No šiem te mazajiem kamoliņiem, kas man bija sakrājušies. Nu, un teikšu tā, manuprāt, ļoti veiksmīgas zeķes ir sanākušas, ļoti labi izskatās šie te saskaņot, šie te mazie kamoliņi visi. Nezinātājs pat nepateiks, ka šīs zeķes ir radītas no dažādiem dziju kamoliņiem. Manuprāt, šeit bija 4 dažādas dzijas, ļoti harmoniski skatās šīs te pārējas. Tātad valnīts ir adīts, zeķis ir adīts, visas zeķis es adu savienojumā zeķu dziju klasisko un klipanu saules dziju.
Tātad šeit valnīts ir radīts, manuprāt, bija Nako Boho, un pēc tam jau bija Alizē dzija savienojumā ar Klipanu sauli, un papēdis atkal bija cita Klipanu saule krāsa ar Nako Boho, un Purngals arī vienkrāsains, no divām tādām vienkrāsainām dzijām, jā. Tātad šeit es izradīju pilnīgi šo te mazo to dziju kamolīti raibo, kas man bija, un kā jau teicu, izskatās, manuprāt, ļoti, ļoti labi. Šīs zeķītes ir radītas izmēram 38, 39. Zeķis ir nodīts, bet šīs vēl nav mazgātas. Tātad adīju ar adatām numur 3,5. Valnīša rakstā. Ja tā var teikt. Šeit valnīša kā tāda, jā, nav. Es kā sāku adīju 2 valdziņu labiski, 2 kreiliski, tā līdz pašam galam gandrīz tā arī adīju. Tikai papēdis ir tātad labiskajā adījumā. Zeķis apakšējo daļu pēc papēža arī adīju labiskajā adījumā. Un tad, kad sāku noraukt purngalu, noraukt purngalu, tad arī ir labiskais adījums tikai. Un pēdējā laikā savām zeķēm noraukumu veidoju šādi. Ja iepriekšējās zeķēs noraukums tika veidots, tika noraukts katras adatas sākumā un beigās, tad šeit tikai 4 vietās noraukumu veidoju, un tad izveidojās šāds te katrā malā tāds slīpums. Tad, kad zeķi uzvalk, jā, izskatās starp citu ļoti labi, un es tagad arī turpināšu tieši šādu pašu noraukumu veidot arī pārējās zeķēs, ko adīšu. Jā, izskatās ļoti labi, ar šīm te zeķēm esmu ļoti apmierināta. Tā kā tad zeķi izskatās no kreisās puses, visi dziju galiņi ir paslēpti. Tā, šādi te viss izskatās, viss ir akurāt, otrs zeķi, protams, arī ir tāda pati. Tātad zeķīte ir tikai vēl jāizmazgā. Jā, es starp citu iepriekšējos video jau teicu, ka es daudz ādu zeķis, jā, un ka man zeķis nebija līdz šim neviens zeķu pāris mazgāts. Nu, par šo te nedēļu esmu saņēmusies un esmu izmazgājusi gandrīz visas savas zeķes. Tad, kad visas zeķes būs izmazgātas, tad jau es parādīšu un pateikšu, saskaitīsim kopā, cik tad zeķu pāris es esmu jau nodījusi šai te rudens ziemas sezonai. Nu jā, bet šo zeķu pārīts vēl nav mazgāts. Nu, katrā ziņā, tad, kad zeķi izmazgāja, šī te dzija, vilnas dzija atverās, valdziņi izlīdzinās, ļoti skaisti izskatās adījums. Tātad šīs zeķu pārīts nodīts no dziju atlikumiem. Un tā, atvainojos. Es aizmirsu laikam dziju paņemt parādīt. Tā, tūlīt aiziešu pakaļ. Tā, esmu atpakaļ. Tātad ir nodīts šāds te rozīgas zeķītes, kā jau es teicu, man pēdējā laikā ļoti patīk šī te rozā krāsa, tāds rozā periods iestājies. Tātad šīs zeķes jau es adīju no dzijas, no klasiskās zeķu dzijas Himalaju, kā es saku, jā. Tātad šāda te rozīgi raiba dzija. Šeit dzijas sastāvs gan ir nedaudz savādāks nekā tām pārējām zeķu dzijām. Tātad 50% merino, 25% poliamīds un 25% kokvilna, bambuks rakstīts. Tāda raiba dzija ar šīm te rozā pārējām. Uz etiķetes ir norādīts, ka zeķi laikam šādai vajadzētu izskatīties. Man, protams, tāda neizskatās. Tātad savienojumā ar rozā Klipanu sauli man uzadījās šādas te zeķes. Šādi izskatās šis te adījums krāsu pārējais, tādas strīpiņas izveidojās. Un tātad iepriekšējos video es jau stāstīju, kā es esmu nolēmusi, kad es adīšu zeķes no šīm te dzijām, kur ir šīs te krāsu pārējais, kad ir jāpērk uzreiz 2 kamoliņi, 2 spicītes, lai nebūtu tā, kad jāsāk ir, kad sāk otru zeķi adīt, ja, tad tur jātīn nosties, tas kamoliņš ir, kamēr tu tiec pie tās īstās krāsu pārējas, lai nebūtu tā tik neekonomiski ar šo dziju jādara. Tāpēc man arī bija šādi te 2 kamoliņi, un vienu zeķi adīja no viena, otru no otra. Šeit man vajadzēja patīt apmēram
kādus 20 centimetrus notīt no vienas ficītes, lai pēc tam abas zeķes jau sāktos no vienādas krāsas, no vienādām krāsām, jā. Šeit es vēl varēšu uzadīt 2 zeķu pāri, man ir ieplānoti no šīm te abiem kamoliņiem kopā, no abām ficītēm, jā. Izskatās ļoti skaisti, sievišķīgas zeķes, izmērs šis ir 38, 39, un šīs zeķes es adīju arī ar adatām numuru 3,5, tikai šeit jau ir radīts 2 labiski, 2 krēliski. Arī valnīša kā tāda nav, 2 labiski, 2 krēliski. Tur, kur sākās purngals, tad jau es pārgāju uz labisku adījumu, arī šādu pašu noraukumu veidoju. Tikai šeit papēdi jau es adīju to nostiprinošo, kad viens valdziņš labiski vienu noceļam, un krēliskos valdziņus pēc tam izvedām no otras puses. Un tad, tad tas papēdīts tāds izturīgāks izveidojas. Bet tā, šīs te krāsas pārējais arī man patīk, rozā krāsa, kā ir savienojusies ar šo te klipanu sauli. Jā, parādīšu, kāda bija klipanu saules dzija, šī te rozīgā krāsa. Man jau šeit ir nākošā zeķa iesākt adīt. Šādi te izskatījās šī te klipanu saules dzija. Savienojumā ar šiem te Himalajiem tātad sanāk šādas te rozā krāsas zeķītes. Tā, tas bija par šiem te 2 gatavajiem darbiem, un tagad, kamēr es turu rokās, es jau uzreiz varu rādīt savus procesus. Tātad rozā dzija palika vēl pāri, vēl vienam zeķu pārim, un šīs zeķes jau es sāku adīt no dzijas. Šī ir Nako Boho dzija, tā man te ir aiztīts priekšā etiķetei, tātad šāda te Nako Boho dzija. Tā krāsas numurs ir 82 456, šeit tāds lilīgs rozā un balts, un savienojumā ar šo te rozīgo klipanu sauli izveidojās šāds te adījums. Man viens zeķu pāris jau ir noadīts tieši no šīs te dzijas ar šo te rozīgo. Tā tūlīt parādīšu. Man gan šķiet, ka es jau iepriekšējos video rādīju šo te zeķi. Principā šī zeķa būs tieši tāda pati. Arī šī te raibā dzija un vienkrāsainā klipana saule izveidojas šādi. Šis arī ir 38, 39 izmērs. Šo zeķu pāri jau es sadu lielākam izmēram. Šis būs jau tāds kārtīgs 40, varbūt pat 41 izmērs. Jā, šīs zeķes es sadu jau ar adatām numuru 3. Jā, tās iepriekšējās bija 3,5, tad šeit ir adatas jau numuru 3, jo šeit metrāža ir nedaudz savādāka. Šeit metrāža ir 100 gramos 400 metri, rupjāka dzīve nedaudz, tāpēc adu ar 3,5. Bet, kas šai dzīvai bija interesanti, tātad, kā jau es teicu, es adu tagad zeķes no 2 ficītes uzreiz pērku. Un šajās abās ficītēs, kas bija interesanti, kad es, protams, pašā sākumā sāku adīt, es skatījos, lai abām zeķēm tātad būtu vienādi šī te krāsa sāktos, tad šī dzija ficītēs ir sacīta, man bija tā, vienu zeķi man tagad jāādē dzija jāvalku no centra, no vidusdaļas ārā ficītei. Savukārt otrā ficīte ir satīta tā, kad jāda ir no šīs te ārējās daļas jāņem dzija. Kaut kā ir otrādi tīts. Ja iepriekšējās zeķēs abām zeķēm, abas ficītes no iekšpuses, no centra vilku ārā šo te dziju, tad šeit ir viena no vidusdaļas un otra no ārpuses, kaut kā satīts tā dīvaini. Jā, bet arī šajā gadījumā tātad man bija jānotina apmēram tikai kādi 10 centimetri, lai atrastu šos te vienādās krāsu dzijas. Ļoti tas ir tā ekonomiski, nav nekādi šie te mazie kamoliņi jātin noste. Tā iesaku arī jums, ja jūs sadiet, ir plānos nodīt vairākas vienādas zeķes, tad pirkt uzreiz divas ficītes, un tad mazāk būs jānotina dzija, lai abas zeķes būtu vienādas.
Nu jā, tāds ir viens mans process, ko es esmu sākusi adīt jau. Un tagad pastāstīšu nedaudz par šiem te saviem nākotnes plāniem, kādas zeķes tiks adītas tuvākajā laikā. Tātad ļoti ceru, ka līdz jūlija beigām nodīšu vēl 2 zeķu pārus, pareizāk sakot 3, jā, tas viens pārīts, ko es jau iesāku, un vēl 2 pārus no šādas te zeķu dzijas. Tātad šeit jau es savienoju kopā tātad klipanu saules dziju šādā te, tādā tumši sarkanā vai bordo krāsas dzija, savienoju kopā ar Alizés Superwash dziju šādā krāsā. Krāsas numurs šeit ir 500-708, ļoti skaista arī tāda bordo krāsa. Un vienu zeķu pāri jau tātad nodiju, es iepriekšējos video jau rādīju. Tātad tika, tā man kaut kā ir jānoliek laikam šis nost. Savādāk man te krīt un neko nevar parādīt. Tātad, savienojot abas šīs dzijas, tika noadīts šāds zeķu pārītis. Šīs zeķes ir izmazgātas nedaudz mitras vēla. Tātad, šis zeķes ir izmēram 44, un šīs zeķes es adīju jau 3 labiski, 1 krēliski. Šeit arī valnīša kā tāda nav. No paša sākuma tātad sāku adīt 3 labiski, 1 krēliski. Tad, kad papēdis bija jāda, adīju tikai labiski. Šim zeķiem nav adīts šis te nostiprinošais papēdis, lai gan principā nākošajās zeķēs, kad es adīšu šeit adīšu, vienkārši gribēju mazliet paeksperimentēt. Nu jā, papēdis tātad noadīts labiski tikai, un tālāk zeķis, tātad pēda arī ir adīts labiski, tikai no virspuses es adīju zeķi. Turpināju adīt šo te 3 labiski, 1 krēliski. Un noraukums šim pārītim vēl bija tāds, kāda es noraucu katras adatas sākumā un beigās. Izveidojās šāds te noraukums, nu tur laikam neko nevar saprast. Bet nākošos pārīšus jau, kad es adīšu šo te noraukumu tikai saunu daļās, lai veidojās tāds tā kā 3 stūrīce. Šīs te zeķes pēc mazgāšanas, šī te klipana saules dzija, nu, ir tik mīksta kļūsi, ir atvērusies tāda pūciņa, parādījusies zeķiem, ārkārtīgi skaisti izskatās. Es domāju, ka šīm zeķiem arī būs liela piekrišana, tāpēc esmu nolēmusi uzadīt vēl 2 pārīšus. Ja šis ir 44, tad 1 43 un 1 apmēram 38, 39. Nu jā, tātad savienojot kopā abas šīs te dzijas, tātad man ir 200 grami šī te zeķu dzija un 200 grami klipana saules dzija, un šeit sanāk tādi stabili 3 pāri un vēl paliks pāri, pie kam lielie izmēri, jā. Kā jau teicu, tātad pērku tagad dziju pa 2 ficītēm, lai tas būtu tā ekonomiskāk adīta. Nu jā, tātad vēl 2 zeķu pāri tiks no šīs krāsas dzijas noadīti. Tā liekam nosta. Un tā, tās. Parādīšu vēl vienu zeķu pāru, 3 zeķu pārus, kurus es jau iepriekšējās video arī rādīju. Tātad es adīju arī no zaļās zeķu dzijas savienojumā ar klipanu sauli. Tātad arī 3 zeķu pāri tika noadīti. Tikai šeit dzija jau man bija šī te zaļā Nako Boho. Zaļā krāsā arī 2 ficītes tika izadītas un palika vēl nedaudz pāri. Un palika pāri, protams, arī šī te zaļā klipana saule. Šis ir tas smalkākais klipana saules variants. Tātad 3 šādus zeķu pāris nodiju. Un man pamazām sāk veidoties tādas kā zeķu kolekcijas, jau var teikt, no sērijas 3 lietas, lapas lietas. Ja, tātad, ja ir 200 grami šī te dzija ficītēs, tad sanāk 3 zeķu pāri. Nu, tātad nodījās 3 zaļi zeķu pāri. Un tā kā man dzija vēl zaļā ir, protams, tad nodīšu vēl 2 zeķu pārus no šīs te Nako Boho raibās dzijas. Tātad 1 zeķu pārīts jau man ir nodīts. Šis ir izmērs 38, 39.
Un tā kā vēl zija ir palikusi pāri vēl 2 zeķu pāriem, tad šeit jau gribu nodīt zeķes lielo izmēru. 44. un 43. Jā, tā krāsa ir tāda, nu, teiksim, nepārāk vīrišķīga, bet tā kā manā ģimenē galvenie tādi padomdevēji zeķu, vīriešu zeķu adīšanā ir mans dēls un dzīvesbiedrs, tad viņi man ieteica, viņi teica, ka vajag pamēģināt arī vīru izmērus nodīt šādu te krāsu, no šādiem te krāsu salikumiem, tad, kad pievieno šo te zaļo, es atvainojos, tie ir kaimiņi, bet viņi tagad ilgi to urpstur. Es mēģināšu ātri pabeigt savu sakāmo. Tātad dzīvesbiedrs un dēls teica, ka savienojumā ar šo te zaļo dziļu pievienojot, nemaz tik sievišķīgas tās zeķes, tādās sievišķīgās krāsās vairāk neizskatās, kā vīrieši arī varētu varbūt tādas zeķes valkāt. Tāpēc paeksperimentēšu un uzadīšu 2 lielos izmērus no šīs te zaļās zeķu dzijas. Nu tā, tas šodien arī ir viss, ko es vēlējos jums pateikt. Turpināšu adīt. Nē, vēl gribēju pateikt. Mēģināšu parādīt, kamēr kaimiņš nav sācis strokšņot. Pavisam ātri. Tā kā mans džempers ir nodīts, un manos dziļu krājumos bija šī te dzija, kur es sūtīju Temu, un no šīs dzijas tiks adīts. Ja sākotnēji bija plānots adīt džemperi, tad tagad šī būs jaka ar pīnēm, jo es saprotu, ka manā gardrobē jaka būs vairāk nepieciešama nekā adītais džempers. Jā, arī šis ir plānots adīt, bet to jau kādu citu reizi. Tā, paldies, ja noskatījāties manu video, un tiekamies jau kādu citu reizi.